Skaistuma konkurss Miss EISEB University 2012 norisinājās pavisam 4 kārtās. Pirmajā no tām gan students, gan skolnieces no visas Latvijas reģistrēja anketas, kurās izvietoja savas fotogrāfijas un informāciju par sevi. Pirmajā kārtā tika atlasīts 100 pretendents, un konkursa otrajā kārtā šīm 100 meitenēm bija jāveido video uzrunas, kurās viņas atbildēja uz organizatoru uzdotajiem jautājumiem un runāja par to, kāpēc būtu jābalso tieši par viņu. Žūrija un internetu balsotāji izdarīja savu izvēli, un konkursa 3. kārtā iekļūst 30 pretendents. Šajā etapā meitenes piedalījās īpašos stilistu, frizieru un horeogrāfu sagatavotos kursos, lai jau 7. jūlijā piedalītos skaistuma konkursa krāšņākajā notikumā un kāptu uz klubu Coyote Fly podiuma. Pēc šīs kārtas tika atlasīts noslēguma etapa 15 dalībnieces. Tā kā mūsu skaistuma konkursa mērķis ir pierādīt, ka skaistums un intelekts ir nedalāmi jēdzieni, organizatori Augstskolas EISEB un Latvijas biznesa koledžas apvienotā studentu pašpārvalde uzdeva dalībniecēm konkursa 4. kārtā izveidot un aizstāvēt zinātniskas pētnieciskas prezentācijas par šobrīd sabiedrībā un pasaulē aktuālām tēmām. Sagatavotos darbus bija jāprezentē kompetentai žūrijai, kur veidoja tikai savas zinātņu jomas doktora grāda ieguvēji. 4. konkursa etaps bija noslēdzošais, un tajā savas prezentācijas aizstāvēja 12 dalībnieces, kuras arī piedalījās noslēdzošajā balsojumā par galveno balvu. Un jau tulīt sāksies apbalvošana. Miss EISEB University 2012 gala rezultāti tika aprēķināti pēc īpašas formulas, kurā izmantoja 60% internetu balsojumu un 40% žūrijas vērtējumu. 9. augusta vakarā Vecrīgas karstākajā klubā Just TV2 Annas Rozītes vadībā tika noskaidrots skaistuma konkursa uzvarētāji. Un tā ir meitene, kas līdz šim nevienā konkursa kārtā nebija iekļuvusi pat labāko pieciniekā. Tā ir meitene, kas 2. kārtā iekļuva ar 20. rezultātu, 3. etapu sasniedz ar 7. savukārt 4. kārtā šī meitene iekļuva kā 6. Un visbeidzot finālā viņa ir uzvarējusi. Miss EISEB University 2012 titulu ieguvēja ir Huna Logina. Un saka, kā tas ir būt uzvarētāji, iegūt titulu? Oi, tas ir traki. Tagad es jūtu, ka tas ir arī atbildīgi, jo es vēlos mācīties augstskolā EISEB. Vai tu prognozēji šādu rezultātu? Es viennozīmīgi nevienu brīdi nedomāju, kad es esmu uzvarētāja, jo ļoti stipra bija konkurence, bija vērts cīnīties. Un es iesaku jebkurai meitenei mēģināt. Paldies tev, Gun! Paldies, Mārcis! Noslēdzoties apbalvošanas ceremonijai, uz kluba skatuves kāpa Latvijas populārākais DJs X The Bass, bet pasākumu noslēdza Decimāla Lightness Recordings DJs Amberg.